mūsu prāts ir saistīts ar muskuļiem. Tā kā viss mūsu organismā ir saistīts ar muskuļiem. Mugurkauls, ja, locītavas un viss ir muskuļos. Un šie te muskuļi, kas ir pie sprandas, ja, ir, es kā masāžā esmu vairāku gadu garumā darbojies šajā sfērā, un šie muskuļi ir ļoti savilkti. Ja, kā šos muskuļus var atslābināt? Un viņi ir savilkti, tad prāts nestrādā kā nākas, jo asinsrite tiek traucēta, sāp galva, dūla var palikt, orientācija, koncentrācija var nebūt tāda, kā vajadzētu būt, un daudz kas cits. Masāža der, bet tas ir uz īslaicīgu laiku, tas nebūs tā, kad, kā sakot, tas palīdzēs mūžīgi vai uz visu dzīvi. Jā, var iet atkārtoti, var iet kursu masāžas, tas ar, protams, dos efektu, bet tas nebūs tā, kad ar to viss beidzās. Var taisīt arī banku masāžas, visu kaut ko es esmu šito visu esmu praktizējis, un tas darbojas, tas strādā, bet tas nevar atrisināt pilnībā. Tāpēc es šodien jums iedošu lifehacku, vienu unikālu lifehacku, kuru var izmantot jebkurš cilvēks un vingrināt šos te muskuļus ļoti interesantā un efektīgā vingrināšanas veidā, sēžot. Nevajag neiet, nestaigāt neko, negrozīt galvu neko, galvai vispār jābūt taisni, jāskatās. Un kā tas darbojas, tūlīt jūs katrs izdarāt šādu veidu vingrinājumu un sajutīsiet paši, kā šie muskuļi trenējas. Tātad liekam pirkstus te, kur ir spranda sākas, un sajūtam šeit spranda pati un galvaskauls. Te tāda kā dobīte. Vot te ieliekam divus pirkstus un otrajā pusē, arī tādā pat vietā. Un šeit turam, galva taisni stāv. Negrozam, bet acis grozam pa labi un pa kreisi, šādā veidā. Un jūs sajutīsiet, kā šie muskuļi kustās.